Vienam tēvam 3 dēli, 2 gudri, 1 muļķis. Mirstot tēvs pavēl katram dēlam savu nakti viņa kapu sargāt. Abi gudrie dēli sarunā neiet, bet muļķības izpilda tēva vēlēšanos un aiziet tūlīt pirmā naktī kapu sargāt. Ap pusnakti tēvs kapā prasa: "Nu, vecākais dēls, vai atnāci?" "Nē, viņš nenāca, tādēļ es atnācu," muļķītis atbildi. "Labi, mans dēls, nāc manā galvgalā, tur tu dabūsi mazu taurīti. Ja viņā papūtīsi, tad atskries sudraba zirgs ar visiem sedliem." Dēls noiet galvgalā un ierauga tēva roku no kapa izbāztu. Roka tam pasniedz mazu taurīti. Viņš nobučo mīļā tēva roku, paņem taurīti un iet uz mājām. No rīta brālis prasa: "Nu, ko tad laba redzēji un dzirdēji pie tēva kapa?" "Nu, ko tad tur nomirs teiks," muļķītis atbild. Otrā naktī paklausīgais dēls dabū no tēva citu taurīti, ar ko zelta zirgu sataurē, un trešajā naktī atkal dimanta taurīti, ar ko dimanta zirgu sataurē. Pēc kāda laika ķēniņš izlaiž ziņu, ka viņa vienīgā princese nodomājusi to par vīru ņemt, kas iespēšot ar savu zirgu viņai uz dimanta kalna klāt pieļāt. Gudrie brāļi nu baro un baro katrs savu labāko zirgu, bet muļķītim iedod vecu, klibu ķēvi barot. Zināmā dienā gudrie izved savus nobarotos zirgus no kūts un smejas par muļķīti, kas ar savu klibo ķēvi aplociņā apstrākas jādolē. Abi aiziet un atstāja muļķīti mājā, bet tad tikko gudrie aizjāja, muļķītis papūš pirmo stabulīti. Te sudraba zirgs auliekšiem vien klāt ar visiem sudraba sedliem, sudraba iemauktiem un sudraba jātnieka drēbēm. Maz acu mirkļos sudraba jātnieks brāļiem garām, gandrīz uzjāja dimanta kalna augšā, bet zirgam kāja paslīd. Princese tādu jātnieku redzēdama izkūst no priekiem un ļoti nožēlo, ka nevarējis līdz galam uzjāt. Tā pavēl jātnieku saķert, bet tas aizjāja, ka nedomāt par noķeršanu. 100 tai dienā vēl izjājās, bet par velti. Otrā dienā notiek tāpat. Arī muļķītis otrā dienā ar zelta zirgu neuzjāja, jo zirgam atkal kāja paslīd. Princese liek arī zelta jātnieku ķert, bet neizdodas saķert. Nu, trešā dienā ķēniņš nostāda karavīrus gar kalnu un pavēl jātniekam: ja vēl bēgtu, tad zirgu nodvart, bet pašu jātnieku saudzēt. Trešā dienā atkal daudzi izjājās, bet vispār velti. Te uzreiz nāk tik kāds jātnieks dimanta zirgā, dimanta apģērbā tik spožs, ka visiem acis žilpst. Jātnieks šodien pa priekšu apjāja 3 reizes ap kalnu, tad pilniem auliekšiem sasniedz kalna galu, kur novelk savu gredzenu un iedod princesei. Princese atkal iedod savu mutes drāmiņu jātniekam un grib kaut ko prasīt. Jātnieks nevāda neatbildējis no kalna zemē un projām. Tik vienam karavīram izdodas nevilšus jātnieka kāju ievainot. Ko nu? Princese bēdājas bez gala, bet ķēniņam padoms pie rokas. Viņš saicina visus vīriešus savā valstī pie sevis uz viesībām. Sanāca kā melna debesis. Princese paņem savu gudro suni un meklē 3 dienas jātnieku pa lielo drūzmu. Trešā dienā suns sauž princeses mutes drāndiņu pie muļķa brāļa kājas, jo ar to bija vāts apsieta. Princese aicina atrast to pie sevis. Gudrie brāļi to redzēdami saka: "Diezin, ko nu muļķītis atkal nodarījis. Labi jau nebūs, ja jāiet pie ķēniņa." Princese grib savu ilgi meklētu apģērbt ķēniņa drēbēs, bet šis tik uzpūš savu tēva doto taurīti un acu mirklī dimanta zirgs ar visām dimanta drēbēm klāt. Visi ļaudis gavilē un apsveic jauno ķēniņu. Tik gudrie brāļi nokāruši galvas aiziet uz mājām runādami: "Tēvs laikam būs kapā viņam to visu devis. Vai nevarējām mēs iet kapu sargāt?"